parādījās sunītis? Vispirms viņš runāja ar zirgu, aicināja zirgu palīgā karot. Bet zirgs teica, ka saimnieks viņu ir pārāk nostrādinājis, ka viņš neies karot. Nu, ko nu darīt? Nevar zirgs, runās, kas ir nākošais stiprākais. Vērsis. Bet izrādās arī vērsis. Zemi arot ir savainojis ragu, un viņam tā sāp galva, ka nekāds karš neiznāk. Nu, ko darīt? Noteiktais laiks tuvojas, un suns labi zina, ka tas, kurš neieradīsies laikā, būs karu zaudējis. Neviens taču negrib zaudēt bez cīņas, vai ne? Jā. Nu, sunim nekas cits neatlika. Viņš aicināja līdz kaķi un gaili. Otrādi, ja? Kaķi un gaili. Briesmīgi zvēri, vai ne? Labi. Bet klausies, kā labs. Kas tur iznāks, jā. Bet labs ar ko? Paskatīsimies, ko labs taicinās palīgā. Tā nu viņi visi trīs. Suns, gailis un kaķis steidzās uz mežu. Un tur jau viņus gaida Lapsa ar saviem draugiem. Lapsa bija sarunājusi palīgā lāci un meža cūku. Salīdziniet lāci un meža cūku ar kaķi un gaili. Ai. Lācis un mežcūka nevar sagaidīt, kur tad kavējās suns ar saviem draugiem. Lapsa saka lācim, lai šis uzrāpjās kokā. Paskatās, vai tad šie nemaz nenāks? Lācis uzrāpjās kokā un skatās tālumā, parādās suns ar saviem draugiem. Bet kādi tie draugi, lācis saka? Vai viens velk milzīgu boni sev pakaļ. Asti. Dusmīgi piepūstu. Bet otrs ir pacēlis divus līkus zobenus gaisā un kliedz. Padod tik man! Kas tas tāds ir? Gailis ar saviem astajiem nagiem. Lapsa nu saka, lai lācis kāpj zemē un stājas kopīgā rindā pretī briesmīgajiem ienaidniekiem. Bet lācis saka, nē, viņš zemē nekāps, jo kokā viņš ir drošībā, tur viņam neviens ienaidnieks klāt netiek. Lapsai uzņem bailes, viņa nobīstās, kā ir laksta. Švik, veikli mežā iekšā. Un ko meža cūka? Klausies, meža cūka ierokās zaru kaudzē. Tik vien kā astes galiņš ārā. Atnāk nu suns, gailis un kaķis un skatās, kur ienaidnieks, kur Lapsa ar saviem draugiem. Nav neviena. Bet tad kaķis izdzird kādu čaboņu, ierauga, ka zaru kaudzē kaut kas kustās. Domādams, ka tur ir pēle, kaķis, hop, lec un saķer ko? Cūku aiz astes. Kā kliedz meža cūka? Kaķis no tādiem kliedzieniem nobijies, uzskrien augšā kokā. Kas kokā? Kokā lācis. Lācis nobīstās no tāda ātra skrējiena, no tāda ienaidnieka, kas skrien kokā, un blaukš nokrīt zemē. Tur viņš uzkrīt virsū. Kam? Lācim. Gailim, kas ar saviem spārniem un zobeniem viņu vēl kārtīgi sapliķē. Un tā aizmūk arī lielais karotājs Lācis krūmos. Paliek vieni paši mežmalā mūsu draugi, suns, kaķis un gailis, un izrādās, ka lai vai viņi nav ne augumā lielākie, ne stiprākie, ne ar kādiem briesmīgiem ieročiem apbruņotie, bet
viņi